Labvakar, esiet sveicināti JSK galvenā preses konferencē. Dziļi Galniņciem teritorijā atļaušos piebilst. Tātad komanda pārstāv valdes priekšsēdētājs Emīls Hanskens un JSK komandas kapteinis Roberts Matisons. Tad vārds Emīlam. Tātad iesākumā labdien un sveicināt visi, kas ir ieradušies. Un preses konferences atsaukt, lai paziņotu, domāju, sezonas vienu no svarīgākajiem lēmumiem. Un baumas ir, nav apstiprinājušās, jā. Ir dzirdēts, ka Galniņciem nopietnākā komanda JSK Galva nepiedalīsies 3 bumbu spēlēs. Gribam to kliedēt un oficiāli paziņot, ka ir izpildīts viss nolikuma prasības un JSK Galva ir iesniegusi savu iesniegumu pieteikumu 3 bumbu spēļu turnīram. Uzreiz turpināšu ar mērķiem, jā. Ja mēs skatāmies uz komplektāciju, kāds ir sastāvam, bet to nedaudz vēlāk arī ieskatēs komandas kapteinis Roberts Matisons. Arī valdes skatoties šo sastāvu ir nospraudus augsts mērķis šogad, jā, teiksim ambiciozs mērķis. Un tātad mērķis ir būt vismaz 12. Kas, protams, nebūs vienkārši, mēs to saprotam, bet, ir mērķi vienmēr jāsastāda augsti, lai mums ir uz ko tiekties, jā, un lai būtu motivācija cīnīties katrā spēlē, katrā minūtē, pa katru bumbu. Tad, protams, jā, futbolā lielākais akcents un cerības tiešām uz augstām vietām, un pēc tam mēs, tālāk skatāmies basketbols, volejbols, kur varbūt nav tik nopietni, bet, nav tik liela pieredze, bet sastāvs šogad ir viennozīmīgi labāks, ir uzlabojumi, tā kā arī, es domāju, basketbolā būs konkrēti spējīga komanda un būs kapiņš. Jā. Varbūt tad tālāk Roberts par sastāvu nedaudz var pastāstīt. Tātad, kā jau Emīls pieminēja, sastāvs šogad ir tiešām izteikti spēcīgāks nekā pagājuši gadu. Ir vairāk spēlētāji nākuši klāt, kas pienesīs komandai tomēr tādu zirgstelīt, kaut kādu prasmu augstāku līmeni, protams. Tātad ir spēlētājs, kas viens no galvenajiem spēlētājiem, kas ir atgriezies komandā, ir bijušais un visu laiku bijušais spēlētājs Vēns Lakševics, tātad, kurš ilgāku laiku posmu pavadījis Anglijas līgās dažādās. Ir atsevišķi spēlētāji, kas ir pārvilināti no konkurentu komandām pagājušajā gadā, no tiešajiem mūsu konkurentiem, ar kuriem mums bija visīvākās cīņas. Tātad tas acīm redzot parāda to, ka Galvens klubs tomēr ir kā klubs tomēr labāk vieta šiem spēlētājiem, acīm redzot, jā, un spēlētāji piekrituši spēlēt, un sastāvs ir tiešām ļoti labs, ja salīdzinām kaut vai ar pagājušo gadu, un es pat, tā nedrīkst teikt, bet tomēr šis ir laikam tas tagad vai nekad sastāvs, jā, jo, tiešām tas, kā Emīls pieminēja, 12. vieta ir diezgan reāli, un, tagad, ja ne tagad, tad kad, jā. Tieši tā, un varbūt, pie reizes arī par treneriem. Treneriem ir tā, jā, kā jau varbūt ir dzirdēts, jā, iepriekšējās kaut kādās intervijās vai kaut kā tā, tad ir vakants vēl joprojām ir atvērta, Galniņciems meklē treneri, Galniņciemā, kā jau pirms tam ir, kā jau varat iedomāties, ja Galniņciemā treneru deficīts ir jūtams, tā kā mēs meklējam ārpusē trenerus dažādus, un praktiski vienīgais, kas ir pieteicies šobrīd, ir Starkovs treneris, bet, diemžēl valodas barjera liedz mums šo vakants apstiprināt. Jā, pagaidām tad iztiksim ar mūsu spēlējušiem treneriem, jā, kā zināms, ir komandas spēlētāji arī, kas Valsts sporta pedagoģijas akadēmija, jā, Fiskultūras institūtu bijušo šobrīd, tā kā ir pabeiguši un ir kompetenti trenēt un palīdzēt arī komandai, bet, tiešām meklējam arī šajā līnijā pastiprinājumu, tā kā valde pieņem vēl joprojām līdz 6. jūlijam pieteikums uz šiem amatiem, jā. Un tad varbūt, protams, svarīgākais jautājums visiem, kas vienmēr ir pa budžetu, jā, arī ieskatēsim, valdība ir tiešām smagi strādājusi starpsezonā pie sponsoru piesaistes un ir izdevies piesaistīt nopietnu sponsoru, ļoti nopietnu sponsoru, es teiktu, un šajā gadā un cerams arī nākotnē turpināsim sadarbību ar, ģenerālu sponsoru mūsējo, jā, kas ir Komerc Rīga, jā, kas ir piekrituši tiešām dot naudas, jā, teiksim, koncerns, jā, atvainojos jau liels naudas, jā, palielas naudas, teiksim, jā, ļoti liels naudas šeit ir, un, būs redzams arī tas gan
gan vizuāli, jā, ekipējumā, un es ceru, ka tas ekipējums arī jaunais atspoguļosies kvalitātē, bet es domāju, pa ekipējumu formām mēs īpaši, ka, būsim kaut kāds īpašs preses briefings, kurā mēs paziņosim un prezentēsim jauno formu, jā. Tā kā tas īsumā viss, teiksim tā, jā, varbūt ir kaut kādi jautājumi, kaut kādi... Jā, lūdzu. Jā, ir dzirdēts baumas, ka Galens spēlētāji ir iesaistīti totalizatoru skandālā. Vai tā ir taisnība? Gaidīju jau šo jautājumu, jā. Kluba vadība tiešām ir konstatējis, ka ir nedaudz bijuši spēlētāji iesaistīti, jā? Atsevišķi vārds neminēsim, bet, kapteiņa maiņas ir skaidra, protams. Jā, protams, arī kapteiņa maiņa un uz kādu laiku ir spēlētāji, kas ir izslēgti no kluba, jā, ar iespēju, protams, atgriezties, ja ir, viss tiek, valdes lēmums tiek pildīts, jā? Bet šī neiedziļās. Bet jā, negribētu... Tālāk, nākošais lūdzu. Vai jūs varētu lūdzu komentēt jūsu komandas spēlētāju traumas, jo ir dzirdēts, ka viens no jūsu komandas labākajiem spēlētājiem gūs nopietnu traumu? Viens no mūsu spēlētājiem tik tiešām ir guvis ķermeņa apakšdaļas savainojumu, kas ir... Atsvaicinājums savainojumu. Cerams, ka tas viņam nelieks piedalīties turnīrā. Galens, kā komandas vispār uzstādījums ir nesimulēt, spēlēt līdz galam, iet bumbā, cīnīties par visu. Tātad, mēs necietīsim simulācijas un tā tālāk. Spēlētājs spēlē no sirds un arī treniņos dažkārt gadās tās epizodes. Un ir spēlētājs savainots, bet es domāju, viņš būs uz turnīru atpakaļ ļoti ceram. Un, tas viss. Vēl kādi jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad paldies, ka atnācāt. Tiksimies, domāju, nākušā preskonferencē. Un, ja ne tur, tad 3 bumbu spēļu turnīrā. Tā kā tiekamies. 3-2-1 Galeni. Paldies!